Varbūt jūdakšs. Tas ir siltakšķiņas? Jā. Un kā pēc smaržas ir grūti pateikt? Kas tas pēc, varbūt nedaudz pēc kazas smaržo? Nē, tas nav kazas sieša. Vai tā ir gauda? Okay, šis sirs ir praktiski bez smaržas, es negūtu smaržu. Viņš garšo tā kā sāļāka mozzarella. Tas varētu būt salami sirs? Nē. Mozzarella? Man likās, ka mozzarella jāgaršo nedaudz saldāk, bet ok, labi. Tā, pēc smaržas diezgan grūti ir īstenībā pateikt atšķirt sierus, kurš ir kurš. Šis ir tāds krēmīgs. Tas varētu būt tas mazdām? Mimolete? Nē. Tas ir tas kazas sirs? Gauta ir kazas. Gauta ir kazas, jā. Tad jā. Ok, es nedaudz apjuku, jo te ir tāda viegla, pavisam viegla kazas siera garša. Viņa nav tāda uzmācoša, kā piemēram svaigākam kazas sieram. Es mēģinu to sierus pateikt pēc smaržas, bet es nevaru. Viņiem ir diezgan vāja smarža. Es tādu neesmu sēdis. Viņiem ir baigi interesantā tekstūra, tā kā tas ir halloumi, tas ir grils siers kaut kāds. Jā. Wow! Ok, šim sieram uzreiz ir kaut kāda stiprāka, specifiskāka smarža. Es nevaru pateikt, kas tā ir par smaržu, bet es jūtu, ka tā ir un ir stiprāka. Varbūt šis ir tas salami siers? Ok. Šis ir zilais siers. Es uzreiz varu pateikt, kā zilais siers, bet kāds? Šis ir tāds krēmīgs, bet viņš nav tāds pārāk stiprs, tāpēc es domāju, ka tas ir Rimi zilais siers šķēlītais, tas gaišais silver versija. Man šitais siers ļoti patīk, viņš pie baltvīna ir. Šis, man liekas, arī ir zilais siers, bet viņš smaržo bišķi, tā kā savādāk. Šis ir tas otrs zilais siers, kas ir gold, dzeltenā versija, vai ne? Man viņš patīk, bet viņu baigi daudz nevar iest, jo viņš ir tāds baigi stiprais un intensīvais. Ko ir?